Un tagad sākas tās lielākās izmaiņas, kādas mums ir jūlija izlaidumā. Sadaļā finanses mums ir jauna sadaļa neapstrādātie bankas dokumenti. Noklikšķinam, un mums tiek atvērts loks, un šeit ir mūsu konta izraksts. Ja jūs noklikšķinat uz šīs pogas un redzat, ka tur nekā nav, tas nozīmē, ka jums nav dokumenti, kuri ir ieimportēti no banku sistēmām un nav nokontēti. Bet tagad mēs nodarbosimies ar konta izraksta pašu apstrādi. Ko nozīmē šis loks? Augšējais loks parāda to informāciju, kuru mēs esam ieimportējuši no konta izraksta. Savukārt apakšējais loks tie ir parāda dokumenti. Parāda dokumenti tam partnerim, uz kurš šai brīdī ir aktivizēts. Ja? Tātad, kur ir bultiņa, par to partneri apakšā tiek parādīta informācija. Tātad, mums tie ir bankas dokumenti, tāda partnera sistēmā nekā nav, bet šeit ir partneris, to piemeklēsim kādu, kuram varbūt ir neapmaksāti dokumenti. Lūk, mums ir tāds partners, un mēs redzam, ka šeit apakšā ir dokumenti, kuri nav apmaksas kontrolē iesaistīti. Ja jūs apmaksas kontroli jumī neveicāt līdz šim, tad te būs, protams, pilnīgi visi dokumenti, kuri apmaksas kontrolē nav iesaistīti. Tā ir, protams, jūs gaumas lieta, vai jūs turpinat tāpat uz priekšu, vai jūs tomēr sadūšojaties un saliekat visur apmaksas kontrols, jo tie, kas izmanto parādnieku reģistru, zina, ka tur ir iespēja atlasīt datus pēc apmaksas kontrols, un par to drusciņu vēlāk. Tātad, kā mums nokontēt dokumentus? Augšā ir skaisti visādi logi. Tātad atvērt nozīmē tas, ka tiek atvērts aktīvais finanšu dokuments. Kontēt tā ir poga, kad mēs vēlamies viņus kontēt. Atlases poga ir tā pati atlases poga, kā tas ir visur, tiek atvērts atlases panels. Rīku poga ar bultiņu nozīmē, ka mums ir jaunas iespējas dokumentus nokontēt, nomainīt dokumenta grupu vai automātiski apmaksāt. Un eksportēt savukārt ir iespēja eksportēt dokumentu sarakstu uz Excel. Un atjaunot, protams, poga ir atjaunot datus no servera. Tālāk te ir vēl vesels strīpa ar visādām podziņām. Atzīmēt visus, rādīt atzīmēt, atlasīt pēc grupas, pēc partnera. Mums ir noklusēta atzīme rādīt nekontētos dokumentus un visi, kas ir neapmaksātie, pareizāk sakot. Te ir saīsinājums, neapmaksātā summa. Tas nozīmē, ka šīs dokuments nepiedalās apmaksas kontrolē, jo tik garu nosaukumu tur apmaksas kontrolē nav iesaistīti, jūs saprotat, ka vienkārši te nav vietas. Tātad, sāksim ar bankas komisijām. Tā kā es norādīju partneri visām bankas komisijām banka, tad es ielieku šeit nosaukumu partneri, nosaukumu banka, man tiek atlasīti visi partneri pēc bankas. Bet, protams, ir ienākošie un ir izējošie bankas dokumenti. Sistēmā ir izveidota jūlija izlaiduma iespēja automātiski nokontēt daudz dokumentus vienlaicīgi, bet vienlaicīgi vai nu izējošos, vai ienākošos. Nav tāda iespēja nokontēt visus vienā čupā, jo debeta un kredīta konti, protams, ir dažādāki. Tāpēc ir jāatlasa pēc dokumenta grupas. Zinat, kas ir dokumenta grupa? Atgādināšu. Dokumenta grupa ir šeit finanšu dokumentā norādītā pazīme. Ja kredīta apmaksa, debeta parāds, kredīta parāds, storno vai neiesaistās apmaksas kontrolē. Tātad. Atlasām pēc pazīmes kredīta apmaksa. Kredīta apmaksa tie ir visi izējošie bankas dokumenti. Apskatāmies piezīmju sadaļā, vai tie ir visi tie dokumenti, kurus mums ir nepieciešams nokontēt uz vienu un to pašu kontu. Redzam, ka mums šeit ir pirkumi ar karti, soda naudas un vēl kaut kādas lietas, tad parādīšu, kā rīkoties. Atzīmējam visus dokumentus un tiem maksājumiem, kurus mums nav nepieciešams nokontēt kā komisijas, ja tātad pirkums. Izņemam pazīmi, izņemam soda naudas mums arī iet uz citiem kontiem un
viss tā, uzkrātie procenti iet citur, vēl kaut kādi procenti arī ir citur. Un ieliekam pazīmi rādīt tikai atzīmētos. Mums ir 56 dokumenti, tālāk mēs atveram rīku joslā dokumentu summas kontēšanu un norādam, ka mēs gribam nokontēt uz kontu bankas komisijas. Viss. 56 dokumenti tika nokontēti. Sākumā pirmajā reizē tas izskatās ilgi, bet tad, kad jūs, teiksim tā, piešausiet roku, tad jūs redzēsiet, cik tas ir ļoti ātri, jo es varbūt stāstu tā ilgi un gari un sarežģīti. Ko vēl var izdarīt? Lai šie bankas komisijas maksājumi kaut kur neparādītos sarakstos, kur informācija tiek atlasīta pēc šīm pazīmēm, pēc dokumenta grupas, ja tur kredīta apmaksa vai debeta apmaksa, vajadzētu veiksmīgi tikt no tās vaļā un visās šajās vietās ielikt pazīmīti, kad apmaksas kontrolē tas dokuments nepiedalās. Līdz šim bija tā, ka bija jāver vaļā katrs dokuments, kā es rādīju, jāatver saraksts, jāiek klikšķiņi, jāizvēlās un jātaisa atkal ciet. Bet šobrīd atkal to ir iespējams izdarīt ātri un vienkārši. Atkal spiežam pogu rīki, norādam dokumentu grupas nomaiņa. Sistēma piedāvā grupu kredīta apmaksas, kas mums ir dokumentā, un parādam, ka mēs gribam, lai visi šie dokumenti apmaksas kontrolē neiesaistās nekad, un mums to pavisam nevajag. Neizstāstīja, ka te ir loks, kas piedāvā visiem atzīmētiem vai arī kādam konkrētam dokumentam. Konkrētais dokuments ir tas, kur ir šī bultiņa, ja? Tātad, kas ir aktīvais ieraksts. Bet mums vajag visiem 56 spiežam pogu labi, un viss ir noticis, lūk, apmaksas kontrolē vairāk nekas nepiedalās. Nu, lūk, tā tas viss notiek. Nu, ir taču stipri ātrāk, vai ne? Tā, paskatīsimies, kas mums ir ar debeta apmaksu. Bet tālāk, labāk es jums parādīšu, kas notiek ar pārējiem dokumentiem par apmaksas kontroli. Kā jau es teicu, ja mēs noklikšķinām uz partneru nosaukumu, uz rindiņu pret partneru nosaukumu, tad apakšā tiek atvērti visi tie dokumenti, kas ir apmaksas kontrolē nav iesaistīti. Tātad debeta apmaksas dokumentiem tiek piemeklēti debeta dokumenti. Debeta apmaksa, tas nozīmē tātad tie mums visi ir ienākošie bankas dokumenti un mēs varam izvēlēties. Ja mēs zinām, ka visi šie dokumenti tiek nokontēti uz vienu konkrētu kontu, piemēram 2310 vai 2350, vienalga kāds jums konta plānā ir konta numurs, protams, mēs atkal spiežam pie pogu rīki, norādam, ka mēs gribam kontēt, norādam kontu un viss notiek. Es pieņemu, ka ir situācijas, kad tas tā nav un gribās lēnā garā iziet cauri visiem dokumentiem un tomēr pārbaudīt un norādīt arī apmaksas piesaisti, tad, protams, mēs to daram pa soļiem. Uzspiežam, aktivizējam šo ierakstu vai arī atlasam pēc partneri un mums ir 2 partneri un skatāmies, kas mums ir jāapmaksā. Apakšējā logā, kā jau es teicu, ir neapmaksātie dokumenti un norādam, ka šādiem dokumentiem šos dokumentus mēs apmaksājam ar tekošo maksājumu uzdevumu. Ja? Bet mēs to varam darīt arī pavisam savādāk. Tātad norādam dokumentu automātiska apmaksa un vai vēlaties piesaistīt? Vēlamies. Un viss ir noticis. Pēc kāda principa tas notiek? Jumis apmaksas kontroli piesaista pēc principā, pēc FIFO metodas. Tātad vecāko neapmaksāto dokumentu. Tātad, ja jums apmaksas kontrolē dokumenti nav bijuši iesaistīti, tad viņš apmaksās, redzat šeit man 2006. gada dokumentu, kas īstenībā nav pareizi. Kā tikt no tā vaļā? Gluži vienkārši. Vai nu mēs šeit izdzēšam šo summu ar taustiņu delete, vai vienkārši izņemam ķeksīti. Vēlamies atcelt, vēlamies. Un norādam, kas nu mums ir jāapmaksā, kurš no šiem dokumentiem. Tā tas viss notiek.